Jā, mani sauc Mārtiņš Čampa. Es ilgus gadus biju nodarbināts augstākās izglītības jomā, veselības aprūpes jomā, ir fizioterapeita izglītība, bet jau pēdējos gadus strādāju privātā sektorā, labiekārtoju daudzas fitnesa centrus, trenižieru zāles. Kopā ar sievu audzinām meitu, 6-gadnieci, nākošais gads sāks iet skolā. No 2014. gada tika saprasts, ka ir IgA nefropātija, un tā principā 5 gadu laikā attīstījās līdz 5. pakāpes terminālai nieru mazspējai. Tas bija Covid laiks, bija 20. gads, kad patiesībā pat zvans no dr. Kaļa Rāceņa un uzaicinājums piedalīties eksperimentā vai pētījumā tieši par IgA nefropātijas pacientiem. Principā ar doktoru runājām, ka sazināsimies pēc nedēļas, sapratīsim, kāds ir stāvoklis šobrīd, bet doktors zvanīja jau nākošajā dienā. Un saņemot to zvanu, bija skaidrs, ka kaut kas galīgi nav labi. Un, principā, tad ļoti ātri un dinamiski tā attīstība. Doktors Kārlis Rācens virzīja soli pa solim jau uz pilniem izmeklējumiem, virzīja uz transplantācijas, iestāšanos transplantācijas rindā un uz aizstājterapiju, uz peritoneālās dialīzes uzsākšanu. Un, principā, uzzinot par to, ka stāvoklis ar nieru ir tik slikts, idejas, protams, kad gan personīgi, gan arī ģimenē bija liels satraukums un vairāk vai mazāk neziņa par to, kas un kā tālāk uz priekšu. 20. gada septembrī uzsāku peritoneālo dialīzi. Nefroloģijas nodaļā pieejamā informācija, vai tur izdales materiāli, vai vienkārši no personāla bija, manā gadījumā, pietiekoša, lai saprastu un galvenais izslēgt tādus nezināmos un saprast, kādi tad ir nākošie soļi, kas ir jāveic, ko no tā sagaidīt un ar ko rēķināties man un manai ģimenei. Jo uzsākot peritoneālo dialīzi bija pirmkārt uzlabojās pašsajūta, nebija nogurums, nebija tādas miegainības vairs un principā varēja būt fiziski aktīvs, ko arī darīju, kamēr es lietoju peritoneālo dialīzi. Man 4,5–5 mēnešiem es jau saņēmu pirmo zvanu par to, kad ir, man aicina uz slimnīcu iespējams transplantāciju. Un tad, kad mēs sazināmies atkārtots, atcerējos, ka mans bērns ir bērndārzā Covid pozitīvs personas, kontaktpersonas. Sanāk, es esmu kontaktpersona. Tajā brīdī tika noraidīta transplantācija, un tas gan bija tāds, tāds sajūta, ka tu palaidi kaut kādu iespēju garām, kaut kādu sadzīves apstākļu dēļ. Un tad es arī tā plašāk vērsos pie sabiedrības, arī ierakstu sociālajos portālos un aicināju padomāt katram ārpus no savu burbuļa par to, ka tā nevīžīgi attiecoties par to, vai tu esi kontaktpersona vai neesi kontaktpersona, varbūt savā egoismu burbulī tu nevienam netraucē, bet tu nepadomā par līdzcilvēkiem, par citiem sabiedrības locekļiem, mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem, kam tas principā fundamentāli var atņemt pat iespēju dzīvot. Es septembrī uzsāku peritoneālo dialīzi un jau gadu mija un maijā man zvanīja atkārtot zvanīja par iespēju, kad jābrauc uz slimnīcu, jo iespējams sekos transplantācija. Jā, principā aizbraucu uz slimnīcu 1:00 pa nakti šķiet, un nākošās dienas 4:00 man jau aicināja uz operāciju bloku un veica transplantāciju. Idejiski tā, ka skaidrs, ka kamēr tu veic peritoneālo dialīzi, tas ir tikai idejiski ir starpposms līdz nākošajai aizstājterapijai, līdz transplantācijai. Un skaidrs, ka transplantācija tev atbrīvo no tiem maisiem un no tās laika piesaistes, ko tu tērē un gatavojies un plāno tām peritoneālām dialīzēm. Tad skaidrs, ka transplantācija tev dod iespēju būt vēl neatkarīgākam. Un uz to arī pirms transplantācijas noteikti tā skatījos, kā transplantācija ir nākošais solis kļūt neatkarīgākam. Pirms transplantācijas periods ir tāds gaidīšanas periods, tad pēc transplantācijas tev liekas, ka tagad tu esi sagaidījis, tagad tikai sāksies dzīve atkal no jauna, bet tā īsti nav. Principā tas pēc transplantācijas periods noteikti ir vēl tāds visu laiku sev jābremzē. Tas ir tāds nogaidošs periods, jo tā imunsupresijas uzsākšana ir skarbi ķermenim, un līdz ar to arī emocionāli grūti ir izturēt tas gan sev, gan arī no laika plānošanas ģimenei. Ir grūti izturēt to, ka tu jau sāc plānot kaut kādas dzīves soļus, un tev atmet apakaļ vienkārši kaut kādu vīrusu infekciju, un tev ir jādodas uz slimnīcu.
Gan peritoneālās dialīzes laikā, gan arī pēc transplantācijas es neslēpu šo informāciju. Man liekas, ka es vairs nepiedaru tai sabiedrības daļai un tai paudzei, kas par saslimšanām kautrējās runāt vai nezināšanas dēļ. Varbūt tas saka ne tik personīgi uz mani, es to redzēju, bet es redzēju uz līdzcilvēkiem, kas saskarās ar šo pašu problēmu, kādas ir problēmas ar komunikāciju un ar interpretāciju. Neviļus dzirdot sarunas starp pacientu un ārstu, tu pēc tam dzirdi, kā telefons sarunā, viņš ģimenei atstās pilnīgi citu scenāriju, ko ārsts viņam ir teicis. Tā kā pēc peritoneālās dialīzes dr. Kārlis Rācens lūdza, vai es nevaru aprunāties ar kādu no pacientiem, tur dalīties ar savu pieredzi, uz ko es vienmēr biju ļoti atvērts un vairākiem, godīgi sakot, 10 cilvēku esmu komunicējis par saslimšanu, par dialīzi, par transplantāciju. Esmu skaidrojis, kāds bija mans ceļš, kam pievērst uzmanību, no kā izvairīties un dalījies ar šo informāciju. Parasti cenšos vērst sabiedrības uzmanību, vai vismaz tuvāko līdzcilvēku uzmanību uz 2 lietām. To, cik efektīvi mēs izmantojam savu ikdienu, ko mēs darām ar fiziskām aktivitātēm un uz tādu aktīvu laiku pavadīšanu, ja vērš uzmanību. Un otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska un kur atkal kaut kāda vidējās sabiedrības neizglītotība parādās, es cenšos vērst uzmanību uz to, cik vienkārši to ir izdarīt, veikt atzīmi Latvijā LV par pēcnāvs orgānu ziedošanu un to, cik daudz cilvēku to nav izdarījuši. Tādēļ vidējiem sabiedrības loceklim vispār nav nekādas izpratnes par to. Viņi vispār arī noteikti nav izpratnes, un skaidrs, ka arī vienmēr ir grūti iejusties otrādā. Un šeit mēs laikam arī būtu muļķīgi prasīt no sabiedrības tādu nišas tēmu pārzināt. Līdz ar to par šo var runāt un sabiedrību izglītot šajā jautājumā noteikti vēl un vēl. Ja mēs paši saprotam tēmas nopietnību un ar to saistītos lielumus, tad mums pašiem jāsāk ar to, ka mēs izglītojam sev apkārt esošo sabiedrību. Manuprāt, tas ir tāds pirmais solis. Mēs nevaram prasīt no sabiedrības, lai viņi būtu izglītoti šai nišas tēmā. Dialīzes pacienti, mēs transplantāciju pacienti esam tie, kuri par šo tēmu var izglītot un ar piemēru rādīt visticamāk. Jo nav noslēpums, ka transplantēta niere nav uz visu mūžu. Tā kaut kādā brīdī vienkārši termiņš iztikšķi. Līdz ar to tāda tikšķoša termiņa sajūta arī ir, un tāda arī dzīvo. Mēģina pēc iespējas kvalitīvāk nodzīvot ikdienu. Mēģini noteikti tās izvirzīt kaut kādas galvenās vērtības, pie tām turēties, un ir forši, ja tu vari tām vērtībām kustināt līdz citus. Līdz ar to arī tas mērķis tagad ir principā tajā brīdī, kad atkal būs nepieciešama aizstāja terapija vai transplantācija, būt labākajā fiziskā iespējamā formā, lai atkal, tas pēcperiods, neviens nekad nevar prognozēt, kāds tas būs, bet lai es maksimāli esmu sagatavojies, ka man izejas pozīcija ir labākā kāda iespējama. Nebūs nekādas super zāles pret tādiem momentiem, kad liekas, ka nekam spēka nav. Principā, vai pagrūst sevi, vai aiz matiem sev sagrābt un vilkt kādā virzienā, laikam nebūs labs salīdzinājums manā gadījumā. Bet es vienmēr esmu kaut kā radis enerģiju un spēku un ticis ārā no dažādām dzīves situācijām tieši ar fiziskām aktivitātēm. Un te pašā laikā tas palīdz arī kaut kādā ziņā varbūt aizbēgt no problēmām, fiziska aktivitāte, bet tādā veselīgā mērā. Ja man pietrūka kāda informācija, es nekautrējos jautāt, es laikam atgādināju sev, ka nav stulbu jautājumu. Tu šeit esi pirmo reizi, līdz ar to apkārtējais personāls zina par tevi vairāk, un tu uzdod jautājumus un saņem atbildes. Es laikam noteikti varu teikt, ka 99% mana pieredze ar ārstniecības personālu bijusi pozitīva. Bet tas noteikti ir atkarīgs no paša cilvēka. Bet man pieredze gan peritoneālās dialīzes laikā, gan pirms pēc transplantācijas komunikācijas līmenī vienmēr ir bijis ļoti cilvēcīga, ļoti atvērta, un es esmu saņēmis atbildes uz visiem jautājumiem. Un, kā es teicu, ja es nesaņēmu kādu atbildi, tad es prasīju un prasīju un prasīju. Vismaz personīgi liekas, ka viena būtiska nianse tiešām ir
Ka tai komunikācija ir kaut kāda mazliet sasaiste ar zemi, respektīvi tā komunikācija nav tikai teorētiska vai hipotētiska, bet ar reāliem, racionāliem piemēriem. Man liekas, nekas labāk tādam mūsdienu cilvēkam nepalīdz kā vienkārši tādi pieredzes stāsti. Tas ir viens. Attiecībā uz personālu, skaidrs, ka atkārtošana, zināšana māte, tā arī ir attiecībā uz pacientiem. Kad tie pacienti nespēja uztvert, visticamāk, visu informāciju, līdz ar to trešo reizi atbildēt tikpat laipni, kā pirmo reizi ir atbilde uz komunikāciju. Laikam tad vienkārši tāda vulgāra frāze, bet nav stulbi jautājumi šajā situācijā, kas jau labāk saņemt ne tevi iepriecinošu atbildi, nekā palikt neziņā. Otrs, ko es nebijis noteikti daudz esmu novērojis, atrodoties slimnīcā, kad šiem te pacientiem, kas saņem dialīzi, pacientiem, kas saņem transplantāciju, noteikti novērtēt to iespēju, principā iespēju vēlreiz kvalitīvi dzīvot. Laikam, pirmkārt, saglabāt mieru. Cik neiespējami tas izklausās, saglabāt mieru un tiešām spērt racionālus soļus, nevis emocionālus soļus, un nepalikt neziņā. Rakt, atbildes, jautāt, arī stulbus jautājumus, un jo mazākā neziņā mēs būsim, jo mieru saglabās vieglāk.